Mani sauc Roberts Itols, esmu video mākslinieks, un principā tas, ko es daru, es filmēju klipus. Un principā es filmēju visu, ko var nofilmēt, ko ir iespējams nofilmēt, to es arī daru. Creatures of my dreams raise up and dance with me. Now and forever, I'm your Aizsāku ar video nodarboties pirms gadiem. Tagad rēķinoties, atceros, kādreiz es teicu pirms 5, tad tagad tas varētu būt jau pirms 8 gadiem, aptuveni 9. Sāku nodarboties. Man patīk tas, kad var kaut kādu vēstījumu pateikt. Ja es neesmu baigais rakstnieks vai mūziķis, ka varētu sarakstīt kaut ko, tad es uztaisu, teiksim, klipu, tā varbūt īsfilmu vai kas, un es varu izteikties brīvāk, teiksim, tajā vizuālajā valodā. Un tas arī man ļoti patīk, kad es spēju kaut kādas lietas cilvēkiem likt padomāt par kaut kādām lietām un tās lietas ietekmē. Tas viss sākās, teiksim, tā, kad braucu skolas ekskursijā kaut kādā klasē, nezinu, 5. 3., 4., 5. ļoti maziņš bija, neatceros. Varbūt pat 6. Bet lieta bija tāda, kad bija vienam cilvēkam no mūsu vienaudžiem kamera iedod līdzi, un tad es ieraudzīju to kameru, un es, wow, jā, tas ir labs. Es paņēmu rokās, viņš ļoti nelabprāt man viņu iedēja, un tad, kad iedēja, tad es tā, yes, tas ir spēks, tā kā ieroci iedot citam, un wow, uzreiz, ne? Un viņš man, protams, ļoti ātri viņu atņēma, ja? Bet uz to brīdi bija liels prieks, un tad kaut kāds tas klikšķis bija, kad baigi gribētos šito te. Un tad pagāja kaut kāds laiciņš, un es skolā pienāca projektnedēļa, un projektnedēļā visi parasti sīkie, viņi saiet kaut kādās grupās, tur ir jau sadalīts, kas ir katram, tur jāiet, kaut kādu to projektu taisni, to visu nedēļu.
Un man negribējās iet nevienā no tām, gribējās kaut ko pa savām uztaisīt. Viss tas, ko tur piedāvāja, un tas likās garām. Un, es atcerējos, ka mēs tur pirms laika tur pieskāros tai 6 kamerai un tur klasē, un es runāju to cilvēku, un es teicu, davai, uztaisam video par projektu nedēļu, un tu mums nebūs jātaisa projekts, tas būs mūsu projekts, un viss, ne? Un viņš tur, jā, varbūt, jā, varētu. Viņš saka, tu būtu gatavs, tu varētu to kameru tā kā dabūt un tā. Viņš saka, ka tā kā jā. Mēs tur ar audzinātāju runājam, viņi deva tur akceptu, ka mēs to varam darīt, un viss ir baigi forši, un mēs beigās tarēsim. Un tad sākās filmēšana. Protams, pilnīgs sies, tas bija viss, kas tur tika safilmēts. Tas bija tāds, kad bija kauns rādīt, teiksim, jā. Jau tajā laikā, ne? Un tad tas viss tika montēts uz Windows Movie Maker, ja? Un kurš visu laiku saplīsa un, teiksim, nestrādāja tā programma kā vajag, un viņi vienkārši tiešām nav īsti izstrādāti līdz galam vēl vecajās versijās, un nekādīgi nevarēja. Un tad beigās kaut ko tur izmuļāja, iedēja to gala rezultātu, un tur pastījās, visos džeki centušies un tā, ne? Bet, tas varētu būt tās pirmais, ko es tieši ņēmu tieši ar video. Tad, principā, tā es mājās sēdēju, bija tas pats Movie Makers un kaut kādi klipi, jau gatavi animācijas, un tad es mācījos montēt. Es, teiksim, ņēmu viņus un taisīju savādāk, teiksim, apstrādāju un ķēra kaifu, teiksim, kombinēja ar mūziku un ķēra kaifu no tādā. Tad vienkārši vajadzēja kaut ko montēt, bija kamera, un tad es ņēmu kaut ko un montēju vienkārši. Tā kaut kā. Un tad pēc tam laikam ejot, parādījās jau tie fočiki maziņie, tie ziepīši, ne? Bija topā beigā. Un tad kaut kā tur sanāca, ka mums ģimenē arī tāds uzradās. Un viņam bija filmēšanas funkcija kaut kāda, nezinu, tur 200, 300 vai kaut kas, tiešām diezgan drausmīgi tā klausās, kluči riktīgai. Un tad mēs sētā bojeku filmējām, saucās Atriebība, ja? Tur sižets ir ļoti ģeniāls, tur cilvēkam sētā viens piedraud un piekauj, un pēc tam vispārējais sēdz džeki iet, un viņam atriebjās par to, ka viņš tur tā ir izdarījis. Un filmas titri bija garāki nekā tā pati īsfilma, jo tur bija neizdevušies kadri ielikt iekšā, un arī uz Movie Maker viss montēts. Un tas bija tādi interesanti, bet tajā filmā iznāca arī otrā daļa, 2 daļas. Tā kā es īstenībā kaut kad, kad būs kaut kādi, es nezinu, jubilejas, viņi droši vien publicēšu arī internetā, lai cilvēki var redzēt, kā tur gājis tajos senajos laikos. Un tad tā pēc tam pamazām kaut ko darījos, jau pēc tam man tika iegādāta kamera uz kasetītēm maziņā, un tad jau tad aizgāja jau kaut kādas īsfilmas, sāka filmēt, tur vārds cilvēks, un tad jau tas viss kļuva jau mazliet nopietnāk. Es esmu pirmās 3 klases, es esmu nomācījies Liepājas 10. vidusskolā, pēc tam līdz 5. nemaldos klasē es nomācījos Ezekļas sākuma skolā, un pēc tam visu pārējās līdz 12. klasē, ieskatot 12. klasi, ir Liepājas Raņas 8. vidusskola. Un pēc tam, protams, Liepājas universitāte, jaunā mēdīju māksla. Ir tas punkts mans pēdējais tieši no mācīšanās viedokļa. Es ļoti gribētu vēl mazliet pamācīties, tieši fokusēties tieši to, ko es daru. Tas varbūt tieši video lauciņš, un cik šobrīd esmu pētījis, tad tas, ko es gribu, tas ir ārzemēs, un tam ir vajadzīga nauda. Un ir jāskatās, teiksim, sakritīs zvaigznes, tad noteikti pilnveidošu savu ārzemēs vēl noteikti nākotnē. Bet šobrīd pilnveidojos, izmantojot internetu, ko mēs visi darām ļoti.
Baltijas filmu skola, jā, principā tā bija vieta, kur es gribēju kā mācīties jau pēc vidusskolas, bet, tur arī tā ir naudas lieta un tomēr, bet es ļoti pateicīgs, ka, teiksim, Liepājā tieši bija, jau 2. gadu jaunā mēdīju māksla, kur arī ļoti daudz, multimēdija lietas kaut kas ir, un, teiksim, ņemot vērā Latvijā, nekur otrā vieta nekas tāds nebija, un arī nav šobrīd. Tad vēl tepat tās netālu no mājām vienkārši ideāls variants. Tā kā, forši. Jā, es domāju, viss salicās tā, kā tam ir jānotiek pa lielam. Un tur viss ir kārtībā. Ikdiena, principā, man arī paiet par to, ka es pieceļos, es domāju par šitām lietām, kas ir saistītas tieši ar video lauciņu, jo tas ir tas pamats, ko es daru, gan kā hobijs, gan arī sanāk kādreiz kaut ko nopelnīt. Tad, principā, es pieceļos, ja sanāk filmēt, tad es filmēju, ja nav ko filmēt tajā dienā, tad es apstrādāju. Un tā arī paiet tas laiks. Principā, tieši darbojoties ar video lauciņu. Specializējoties tieši. Šobrīd ir tā, ka Liepājā un tās apkārtnē esmu iekarojis kaut kādu, teiksim, uzticību cilvēkos, tieši rādot to, ko es spēju paveikt. Un šobrīd cilvēki uzticās man un sanāk tādas lielākas lietas arī, teiksim, kā Liepājas imīdžu veidot tieši video lauciņā. Gan lielākiem uzņēmumiem palīdzēt tur tikt galā ar video lietām, kuras ir vajadzīgas. Šādi tad kaut kas arī televīzijā nonāk. Tā kā, principā notiek, viss notiek. Galvenais ir stingrs un stipri strādāt, tad jau viss ir kārtībā. Reālijas studijos aizsākās pirms, principā, varētu paralēli tajā laikā, kad es kaut ko sāku nodarboties ar to. Tas viss notika tādā, bija vēl tāds saziņas līdzeklis, kad Skype vēl nebija, bija tāda mirca, internetā. Un tad mēs tur kaut kā tā spontāni sagājām tādu cilvēku kompāniju kopā, nodibinājām tā kā, čata istabiņa mums bija sava, un viņi saucās tā kā, tas The Reality. Jo The Reality, jo mēs tā kā cilvēki, realitāti no nerealitātes, mēs tā kā sociāli sajām kopā, bet mēs viens otru dzīvē nepazīstam, tādu nejaušu cilvēku. Un pēc tam gadiem nejot, mēs jau sākām tā kā ballēties kopā pa visu Latviju. Tur mēs bijām cilvēki, joprojām tur beigas prieks visā Latvijā, un ir draugi. Tur var aizbraukt uz gandrīz jebkuru pilsētu Latvijā, un tur būs pazīšanās. Tāpat arī viņi var visu kaut kur braukāt, un tur balīgi panākt, un tā. Jā, tas kaut kā gāja, un tad domāju, vajadzētu kaut kādus stulbus viķikas taisīt. kaut ko bišķiņ, atlaist brēmes, mazliet kaut ko. Un tad mēs arī, principā, tās pirmās īsfilmas, viņas arī gāja zem tāda Reality Studios tā kā nosaukumu. Un tikai vēlāk tas Reality Studios palika kā atsevišķi, kā izklaide, tīri. Diezgan nenopietni, un tas Robiworks, kas man ir, tas ir vairāk jau tāds nopietnāk lieta. Un, jā, gribējās to trakumu kaut kādu parādīt, kaut kā bišķi no tādiem rāmjiem iziet ārā, un tad mēs tur uzfilmējam dažas filmas, un sabiedrībā arī ļoti labi aizgāja, tiksim, mēs uzfilmējam filmu par atkarību draugiem LV, un cilvēkiem ļoti patika, un tas tur pa visu Latviju aizgāja, tur torrentos varēja kačāt to filmu pilnīgi, un tā. Man liekas, joprojām kaut ko var tur nokčāt, ja tā ieraksta atkarīgais draugiem LV, tad var atrast. Un tad tas tā gāja, un tagad līdz mūsdienām to visu novadot, tad šobrīd jau tas ir tā, mēs esam 3 cilvēku kolektīvs, kas reiz pa reizei uzstājas kādu muļķību, piesaistot cilvēkus, protams, klāt. Un jau to darām mazliet jau augstākā līmenī, bet tā vadās ieturam to, ka tas ir ārā no rāmjiem kaut kādiem, un kad mēs tā kā cenšamies mazliet, ka mums nav baigi obligāti tur jāizpatīk cilvēkiem, mēs taisam tas, kas mums ienāk prātā, tiksim, kas varbūt šāda tāda sabiedrībai īsti nav pieņemams. Robiworks tapa pirms 2 gadiem, un tas vienkārši
bija tas moments, kad es sapratu, ka man vajag savu atsevišķu nosaukumu, kas var iet arī gan komerciāli, gan zem īsfilmu, gan klipiem, kam ir arī juridiski apakš tam visam un tā tālāk. Un tad tika tas Reality studijos atstāts atsevišķi, un tad tas Robbieworks izveidots. Un tas Robbieworks, Roberts atsājums ar manu vārdu, un Works ir strādā, un tad tie ir mani tie darbi. Kaut arī šādi tāda sanāk, ka principā tur darbojas vēl cilvēki, tas jau ir kā brēns tagad, tā ir kāda kvalitātes latiņa, ko cilvēki redz, un tad ir ok, bet, principā tur šādi tad pieslēdzās vēl cilvēki, tā kā, tas nav tikai, es ceru arvien vairāk pieslēgsies, un tiešām mēs augsim, tā kā. Jā, tas ir brēns tāds. Šī brīža mērķi, tādiem pavisam lieliem mērķiem es runāt negribu, jo man nepatīk, jo, teiksim, tie ir klusībā pie sejiem, ja tu pasaki, tad kaut kā vienmēr grūtāk, tas viss piepildās. Bet, principā tāds banālākais, ko es varētu pateikt, ir starptautiski vairāk tiktu atpazīstamību dabūt, proti ar darbiem, novērtējumu, ka cilvēki tā kā no ārpuses arī pasaka, kad ir forši. Un, kapāties, teiksim, tehniskais nodrošinājums, augt tehniskajā nodrošinājumā, kvalitāti audzēt, un tas ir tas šobrīd tas primārākais, kas ir noteikti, ka tas neizpaliek, ka tu pie tā strādā visu laiku un attīsties. Man lielākie darbi, teiksim, dažādos žanros, ja tas būtu reklāmas, teiksim, televīzijas reklāmas, un tas noteikti ir Eurosportam, Eiropas rallija, čempionāta rallija reklāma, kas ir, kas tika rādīta starptautiski un noskatījās tur ļoti daudz miljonu cilvēku to, tad tas varētu būt tas, bet, ja, teiksim, sociālā vidē noteikti tie varētu būt kādi auto video, teiksim, kas klīst apkārt. Kas varētu no īsfilmām, šobrīd īsfilmas neesmu veidojis jau kopš 2009. 2010. Gada, ja nemaldos, un tagad es sabiezēju atkal kaut ko uztaisīt, bet īsfilmās tad tās varētu būt Krīzes acis, kas pēdējā man īsfilma, kas gāja pa konkursiem un arī labas atsauksmes guva. Un principā, jā, ir tā, ka pa žanriem ir kaut kas tur klīst, teiksim, lielajā tīmeklī un cilvēkiem patīk. Viennozīmīgi viena no interesantākām filmēšanām arī bija, teiksim, šogad 2013. Gada Eiropas rallija čempionāts, kas norisinājās Liepājā un Ventspilī. Un bija ļoti interesanti, jo, teiksim, mums tas laiks bija ļoti maz atvēlēts, lai to visu izdarītu līdz galam. Un tā filmēšana arī nedrīkstēja ievilkties, un tad vēl apstrāde ir un tā. Un tad bija tāda lieta, kad Liepājā sniegs bija un nebija, un tad tur tāda slidenā robeža. Un mums ir ziemas rallijas, mums ir ziemas reklāma obligāti. Un tad, ko mēs izdarījām, mums dienu pirms Ziemassvētkiem bija vēl normāls sniegs, un Ziemassvētkos viss kust nost. Līdz ar to mums ir viena diena, ka mēs ārpusē varam safilmēt visu, kas mums ir vajadzīgs reklāmai. Un tā viena diena iepriekš, pirms Ziemassvētkiem, bija šausmīgi augsta, bija mīnus 20, 25 grādi apmēram. Negribu samelot, bet principā bija tā, ka mums tur pēc filmēšanas tur cilvēki nokrita plaškars, un tur tiešām bija pat trako. Un, bet tā lieta bija tāda, kad mēs to visu darījām līdz pēdējiem, cik vien varējām izdarīt. Mums, protams, scenārijā bija vēl punkti, ko mums vajadzētu safilmēt, bet mēs saprotam, ka mēs te ar 3 punktiem nodarbojamies jau 5 stundas, un mēs nevarēsim vairāk neko paņemt šodien. Un tad mēs maksimāli līdz pēdējiem filmējām, teiksim, mums bija ugunsdzēsēji sarunāti, kas mums pacēlāja filmēt, tad viņi arī mums tur stundu atbrauc, bet īstenībā mēs tur viņus paturējām vēl kādas vēl stundiņas klāt, tāpēc, ka gribējām vēl to un tā, tomēr Eiropas čempionāts ir ļoti liela auditorija un gribās, lai ir pa smuko. Un es pats biju tādā azartā iekrits, kad ir tas augstums un viss, bet
tas azarts ir vēl lielāks. Tu vairs nejūti, ka tev rokas nav, tu nevari nospiest rekordu, bet tev ir tik forši, ka tu viss notiek, viss kustās, tur mašīnas brauc, viss, un to tu nejūti. Tad ir tas azarts un nejūti to augstumu lielo. Bet jā, viss sanāca, visu uztaisījām un baigais prieks ir. Tas laiks, protams, bija ierobežots, bet tas jau nemaina lietas būtību. Tāpatās, ja jums iedod pa daudz laika, tad atkal tur mēs muļājamies baigi. Tur tas, tur tā, man vēl ir laiks, vai ne? Kā jau visiem, kas ko radoši dara, tad tas ir, tā ir normāla lieta un tāds notiek. Tā kā, nu forši, tur filmēšanā tāds nepatīkamākais atgadījums bija tāds, kad braucot cauri, mēs nobloķējām Liepājā gāja ielu, un braucot cauri ar mašīnām, vienam vīrietim tā kā, teiksim, nepatika, kad tā iela ir nobloķēta filmēšanai, un viņš gāja cauri, un kad viņš izspraucās cauri, jo cilvēkiem, kurš teica, lai pagaida, jo tūlīt tāda brauks mašīnas, viņam bija vienalga, un mēs jau bijām sākuši braukt, un viņam sanāca tā kā pamukt malā, jo mums tā gaida, divas mašīnas ir mašīnas ar kamerām, kas filmē sacīkšu mašīnu, un viņam tik ļoti nepatika, kad viņš paņēma un ar alkoholu mašīnai spoguli salauza tai sporta mašīnai. Un tas bija tāds nepatīkami. Mēs jau tādu strādājām, mocamies, un vēl šitās kadrs parādās. Bet neko, čalim pēc tam aizskrēja pakaļ, viņu noķēra, viņš muka, pēc tam loģiski, ka saprata, ko viņš ir izdarījis. Un, jā, protams, tur noskaidroja apstākļus, un beigās viss beidzās tā, kā tam jānotiek. Bet, ar to es gribēju pateikt, ka vienmēr jau viss kaut kas var gadīties, ja tas notiek kaut kur ārā, kur vēl iesaistīt daudz cilvēku. Tā kā, tas tāds atgadījums arī bija, jā. Un, teiksim, ja paturpina, mums tā filmēšana bija sadalīta divās daļās, tad otrā daļa bija ledus hallē, kas arī redzam. Un tur bija problēma tā, kad mēs cerējām, ka atsauksies diezgan daudz cilvēku, lai mēs varētu tās tribīnes aizpildīt reklāmā. Un mēs to nevarējām izdarīt, un mums nebija vispār cilvēku. Un tad mēs tur hokejistus, kas viena tūra, kas bija jau tā kā paslidinājušies, tos aizsūtījām tribīnēs, lai kaut kādā vietā ir kaut kādi skatītāji. Bet, tas tur tāds šāks variants bija un nepiepildījām to zāli, tāpēc mēs vairāk tā kā akcentējām uz to ledu. Un tā kā izgājām no situācijas, jo ir jāiziet no situācijas. Vienmēr, kad filmē kaut ko dara, vienmēr būs kaut kādi šķēršļi, vienmēr kaut kas nebūs, bet jāmāk improvizēt un jāmāk pielāgoties situācijā. Un gala rezultātā, to nevar tu pamanīt, jo tas akšens ir tik liels uz to notikumu centrā, ka to vispār tā neredz. Bet, tās ir detaļas, kas tev tā kā galvas sāpes varētu bišķiņ. Mans varonis, kā es ļoti daudzas ietekmējies, ir sauc Daniels Mišels. Viņš ir vācu režisors. Un, principā viņš nav zināms. Vācijā viņu droši vien pazīst arī tā, bet viņš ir zināms, viņš ir izkarājis savu vietu, teiksim, Top Gears viņu ir paslavējis, tā kā, viņš ir izcīnījis, un man patīk tas stils, kā viņš strādā, un tāpēc tas varētu būt tas mans Aleks, kam es cenšos tā kā ņemt visu labo no viņu sev. Šobrīd tas varētu būt komanda, jo, teiksim, lielākas lietas izdarīt ir vajadzīgi vairāk cilvēku apkārt, kas to dara. Tā ir barjera, jo ir tā kā līmenis, teiksim, video un kino un visu strādā liela komanda pie tā nekad, pa lielam viens cilvēks to nevar izdarīt. Un tad šobrīd tā barjera varētu būt cilvēku resurss. Liepājā mums ir ļoti daudz potenciālu cilvēku, kas varētu tuvākajā laikā kaut ko nopietnāk darīt, un visi aug. Bet, tas varētu būt. Un otrais jau noteikti ir finansiālais. Ir jāskatās, jo viss mums ir tehnika, teiksim, viss tā ir naudas lieta, un tas ir. Bet, viss ir labvēlīgs, lai nākotnē viss nostātos tā, kā tam būtu jānotiek. Principā, ejot laikam cauri, tad, kad es sāku to nodarboties, kā cilvēki to uztvēra un kā tagad, un man patīk tas, ka ir cilvēku grupa, kas spēj novērtēt kvalitāti tajā visā, ka tas nav
vienkārši uztaisīts, lai viņš būtu. Tur ir ielikts kaut kas mazliet vairāk varbūt pasēdēts pie tā un novērtēju, ka ir kvalitāte, ka man patīk, ka cilvēki ir daudz iedvesmojušies no manīm, ka viņi strādā tālāk, darbojās, attīst šo video lauciņu un radošo. Bet vienmēr jau būs, kam patiks un kam nepatiks. Tas ir normāli. Un tas arī, teiksim, ir kritika. Tad tā ir, es ļoti ceru, ka tā ir laba kritika. Tas, kas man palīdz atkal, teiksim, saprast kaut kādas lietas. Un, ja tās ir labas lietas, tad es ceru, ka tās ir tiešām labas lietas. Un, jā, es nezinu. Tas jau pašiem cilvēkiem palielina. Jā, tas ir pašam tā grūti spriest.